Tātad esam Econ mājaslapā. Būtībā viņiem ir, cik es saprotu, gan ASV tirgus, ja, tur viņu tirgus, gan nu, tad, attiecīgi Eiropas. Ja. Bet sūtījums nāk no Eiropas un patiesībā nāk no Somijas, no pašas Somijas. Paskatīsimies, vai arī reāli ir ražots Somijā. Nu, redzēsim to, kad piegādās. Nu, tā tad izvēlējos šo te modeli. Nu, teiksim tā, zelta vidusceļš starp šiem te 4 izmēriem. Nu, tas loģiski katra preferences un arī maciņš. Ja? Jo, nu, redzam, kā tie eiro aug. Un nu, tur jau tad jādomā katram pašam. Te vēl ir jautājums par, par šo te, nu, te gan rakstīts premium, bet, nu, patiesībā tur, es neteiktu, ka tur ir kaut kas premium. Tas risinājums ir vienkārši vai iekšējais tīkls, jā, vai ārējais. Jā, citi teiks, tur tā visi tā, nu, pēdu drošība un vēl kaut kas. Nu, ok, nestrīdēšos, bet ideja tāda izvēlējāmies šo te tomēr, jo nu, tad tev šeit ir iekšpusē tomēr tā teritorija, tur bērni vai pieaugušie vai kas. Viņš tomēr te var apsēsties, stāvēt un otrs, jā, trešais. Nu, ar šo te ierobežoto jāsaprot, ka te tātad, nu, tas ir tāds faktiski solo lēkātājam, ja? Nu, no vienas puses tu it kā zaudē kaut kādu bišķiņu, bet tomēr tu zaudē to vietu. Nu, tā bija mūsu loģika, teiksim tā, vairākiem bērniem dzīvojoties, 2, 3, šis baigi jau uzreiz ir ierobežots. Ok, ja varbūt ņem 4,3 metrīgo lielos, nu, iespējams, ka tad tas nav tik kritiski, bet pie 3,7 metrīgā es teiktu, ka praktiskāk tomēr ir šis te arī tās taisnās malas un tā. Nu, bet ok, tas jau katram pašam. Cena skaidrs, kopā tur sanāk tā, ka es paņēmu ar tur kaut kādu viņu kodu, pirmā sūtījuma tur discounts, nu būtībā tur sanāk tie 50 eiro nost. Ja? Un atnāca, faktiski tad atnāca nedēļas laikā, ja, DHLs, tev ir DHL trackings, nu, redzēs, atvedīs, jā, nu, DHLs, protams, ir pilnīgi cits līmenis, nevis tur kā DPD, ja, no sērijas, labdien, esam klāt, ja, nu, vai man interesē, neinteresē šodien, cikos, ko DHLs, visu cieņu, malači, sazvana, piemērojas, kad jūs gribat, kā jūs gribat, cikos, ko, un tā tālāk. Tā kā, nu, tas pilnīgi cita pasaule. Lūk, nu neko, gaidām un pakosim ārā un uzstādīsim. Tā tad jaunais brīnums ir atvests, reku visas kastes. Es jums teikšu, nu, svars te ir kaut kādi 100 kilogrami, bet redz visu cieņu DHL čaļiem, smuki ar izcēlāju visu, izņem ārā, piebrauc, atstāj uz paletītes, pa skaisto, pa zolīdo, viss skaisti. Nu, skatāmies, kas mums te ir. Reku 82 kilogrami. Nu, ko, patiesības mirklis, jā, ražots Ķīna, tomēr Ķīna. Nu, redz, nu jā, Somi, bet tomēr ražots Ķīnā. Tā kā brīnumi nenotiek. Nu, vismaz ne šoreiz. Bet, nu labi, Ķīna ta Ķīna.
kā saka, daži Ķīna arī ir dažāda, ja? Ir švakā Ķīna un ir labā Ķīna, jo, nu, iPhone jau var ražot Ķīnā, vai ne? Labi, stiepšu mājas aizmugurē, skatīsimies, kas un kā, un mēģināsim sākt kaut ko montēt. Tā tad 82 kilogrami. Nu, jā, šito es netaisos stiept. Tā būs jākrāmē pa daļām ārā, jāmontē, viss skaisti salikts. Kā saka, jāmontē būs un jānes un jāmēģina pa daļām. Es te redzu, te ir laikam korpus, jeb stieņi un pārvalks un viss pārējais. Ok, jāķerās pie darba. Tā, nu ko, viss ir sagatavots. Baigā saimniecība, īstenībā, jā, visi 100 kilogrami. Es jums teikšu tā, šitais te viens sver, es teiktu, gandrīz dešuks, stabili, bet visjaudīgākais, zin, kas ir? Trīs komats. Nu, jūs nojaušat, jā? Nopietna manta. Tā kā Ķīna, ne Ķīna, bet, nu, šitā štēle ir cits līmenis. Tā kā sāksim montēt. Aizsargs iets, viss apakots, viss skaisti. Reku mans foršais komplektiņš palīdzēs. Reāli visiem šito iesaku. Super, paņemiet Amazonē kaut kādi 70 eiro, viss būs kārtībā. Perfekti, vienkārši katram mājsaimniecībā. Šitas ir super. Tāds viss. Turklāt, reku labā lieta, ja? Uz skrūgriežiem. Paņemiet šitās te pārējas, ja? Uz colām. Puscolīgā 3/4 daļa un tā tālāk, ja? Ļoti laba lieta. Un liekam virsū muciņas un darbojamies. Varam arī uz jaudīgu 18-nieku aķenīti. Šitas ir man 12-nieks, bet var arī darboties ar 18-nieku. Tā kā, nu ko, sākam montēt. Tātad brīnums ir salikts.
es jums teikšu tā, reāla kvalitāte. Nu, šitā štēle ir skandināvu kvalitāte. Man patiesībā viss šis te atgādina drusciņi tādu kā mūsu skandināvu NBS ekipējuma kvalitāti, ja? Nu, reāli nosūts šitas te materiāls, aizsargs, visi stieņi, stiprinājumi. Nu, principā vislielākais čakars ir ar aizsargu čeholu šiem te stiprinājumiem, viņus kamēr tur savelk. Un vēl kas jāņem vērā, šim te ir 80 atsperes. Ja jūs uzmanīgi ieskatīsieties visos mūsu, nu, no sērijas depo, kas saka, visu cieņu depo, jā, ne par šoreiz par to runa, bet sapratāt. Visiem šiem modeļiem ir divas lietas. Pirmkārt, viņiem ir bieži vien 3 atbalsta kājas, šim ir 4, un otrs, šim ir 80 atsperes. Tiem, nu, es, protams, nevaru apzvērēt pa pilnīgi visiem, bet šī te paša diametra modeļiem ir 72. Tā kā, nu, paši saprotat. Manta reāla, nu, teikšu tā, protams, vēl neesam izmēģinājuši, uzliksim sietu un tā tālāk, bet uzreiz jau var teikt, jā, vai tas ir jūsu naudas vērts, 900 eiro? Es teiktu, ka jā. Ņemot vērā, ka tas pirkums ir, nu, es tā prognozēju mierīgi uz 7 gadiem, tas ir stabili. Nu, es nerunāju par to, ja viņu kāds speciāli lauž, bet ja izmanto tā, kā tas ir paredzēts, es teiktu 7 gadi noteikti. Vēl var nopirkt pārvalku uz ziemu vai vēl kaut ko. 3 mm tērauda stieņi, konstrukcija ir, nu, reāli smaga, ja? Tā kā, nu, te faktiski, es teiktu, zilonis var lēkāt. Tā kā tā. Labi, samontēsim visu līdz galam un tad jau paspēlēsimies. Tā, tad samontējām, saskrūvējām trepītes. Nu, jūs vienkārši iečekojat trepītes, jā. Tas ir, nu, jā, visu cieņu, tas ir cits līmenis. Jā, pakāpieni, viss nostrādāts, stiprinājumi. Nu, jā, tas tev nav tur tie parastie, zini, alumīnija stienīši. Vai ir viegli visu šito te montēt? Nē, nav. Tev instrumenti vajadzīgi un tā tālāk, un tās gumijas auklas pa visu perimetru. Bet ņemot vērā, ja tas ir jādara, nu nezinu, vienreiz 7 gados vai kā, es teiktu, tas ir tā vērts un nav ko to baigi iespringt. Nu, ko, batuts ir beidzot salikts. Es teikšu godīgi, nu, no A līdz Z, lai visu samontētu 3 stundas noteikti. Jā, jo patiesībā montāža ir diezgan ķimperīga, bet, nu, ņemot vērā, ka tas jādara būs, un es, principā, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Es teicu 7 gadus, es tagad montējot sapratu 10 gadi. Jā, faktiski, ja nelauzīs neko un neplēsīs un izmantos tā kā tas ir domāts izklaidēji un priekam, tad viss būs kārtībā. 10 gadi. Tā tad kvalitāte ir fantastiska, jā. Patiesībā, nu, šitais drošības siets arī materiāls, nu, tas nav kaut kāds tur internetu veikala no sērijas 200 eiro pasākums. Nu, te tādi paskatieties, visādi sīkumi, jā. Šitie te zolīdie uzgriežnīši, jā, ar gumīņām.
Jā, plasmas smicītis, viss pārdomāts, viss plastikāts starplikas, saites, metāls, viss, divi stiprinājumi. Nu, es jums teikšu tā, šitien ir kaut kādi, 100 pār kilogramu. 10 gadi, bērniem nenormāls prieks. Jūs bērni nesēdēs vairāk pie telefoniem, manie jau te trako. Tā kā, kā dažreiz jau saka, privāta māja, kā tur ir pirmais, jā? Grils, batuts, smilškaste, 4. šūpolis. Nu, secība var pamainīties, bet, nu, tie, kas zina, par ko es runāju, tie saprot. Labi, šitais darbiņš ir padarīts. Izbaudām, sākam vasaru, sākam Jāņus, līgo. Visiem atā, čau!